Sveiciens pirmajā nodarbībā ar nosaukumu Kas ir komunikācija? Šajā nodarbībā runāsim par tādām tēmām kā klausīšanās, izteikšanās, nevardarbīga un cieņpilna komunikācija. Nodarbības mērķis ir sniegt iespēju tās klausītājiem attīstīt spējas ieklausīties, izteikties, nevardarbīgi un cieņpilni komunicēt. Kas tad ir komunikācija? Ko jums nozīmē komunikācija? Vai komunikācija ir ar sevi? Komunikācija ar kādu citu? Tā ir saruna? Tas ir dialogs? Vai komunikācija var būt arī mājiens ar galvu? Vai komunikācija var būt nerunāšana? Ko priekš jums nozīmē komunikācija? Komunikācija ir informācijas apmaiņa, tātad nodošana un saņemšana, atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana, kā arī konfliktu risināšana. Komunikācija var būt verbāla, neverbāla, ar žestiem, ar mīmiku, ar ķermeņa valodu. Komunikācija var būt rakstiska, vizuāla. Komunikācija var būt audiāla, komunikācija var būt starppersonāla un interpersonāla. Komunikācija var būt ļoti dažāda. Kas tad notiek komunikācijā? Viena no komunikācijas sadaļām ir ziņa. Tātad notiek ziņas, satura nodošana, notiek atgriezeniskās saites sniegšana pār saņemto ziņu un tiek veidots informācijas kanāls. Komunikācijā ir ziņas sūtītājs un ziņas saņēmējs. Īsos vārdos, ko tad dara tas, kurš vēlās nodot ziņu kādam citam? Viņš iegūst uzmanību no tā, ar ko viņš vēlās komunicēt. Viņš nodot ziņu un viņš pārbauda, vai šī ziņa ir saņemta, vai šī ziņa ir saprasta. Un šajā ziņas nodošanas pusē ir arī klausītājs, ziņas saņēmējs, kuram arī, esot kā ziņas saņēmējiem, ir daži uzdevumi, kas viņam ir jāveic. Piemēram, klausīties, būt ieinteresētam un rādīt, ka saprot. Tātad aktīvā klausīšanās. Nedaudz iedziļinoties tajā, ko tad dara ziņas sūtītājs. Ziņas sūtītājs lieto klausītājam saprotamu valodu. Izmanto vienkāršus un saprotamus piemērus, izvairās no svešvārdiem un pārprotamiem jēdzieniem. Piemēram, ja es runātu ar 10-gadnieku. Es noteikti izvairītos izmantot kaut kādus augstākās matemātikas terminus, fizikas, bioloģijas terminus, politikas terminus. Es censtos paskaidrot vienkāršā valodā, lai tas viss ir saprotams. Tātad es vēlos nosūtīt ziņu, tas nozīmē, ka man ir jāsaprot, kas ir tas, kas man ir pretī. Cik vecs cilvēks, ar kādu dzīves pieredzi iespējams, ar kādām zināšanām. Ziņas sūtītājs pārliecinās, vai viela, kas tiek sniegta, ir pārskatāmā struktūrā. Ziņas sūtītājs arī saturu prezentē īsi un kodolīgi, bez liekvārdības. Protams, ir situācijas, kad satiekamies ar draugiem vai draudzenēm, kad gribās parunāties vienkārši par visu un par neko, kad neliekās, ka vajag kaut kādu struktūru, kad šķiet, ka viss ir kārtībā un ka ir viss pasaules laiks pieejams, lai parunātos. Šajā reizē par to es īsti nerunāju, šajā reizē stāsts ir tiešām, kad es apzinos, ka man ir šī ziņa, kurus vēlos nodot kādam citam. Ziņas sūtītājiem svarīgi ir arī apzināties, ka viņam ir iespēja un viņam pat ir nepieciešams uzrunāt dažādas maņas un informācijas kanālus. Izrādīt arī personisku ieinteresētību tēmā. Kā tad ziņas sūtītājs var izmantot dažādus kanālus, dažādas maņas? Piemēram, ja mēs dodamies uz kādu masāžu vai spā, tur noteikti, ka būs pieklusināta gaisma, tur iespējams būs arī kāda klusa un maiga mūzika fonā. Tātad mūsu acīm ir iespēja nedaudz atpūsties.
un mūsu ausīm un prātam ir iespēja atpūsties. Man vienmēr patīk pastāstīt piemēru par to, kā mēs darīt Amerikā, bet es nešaubos, ka arī citur un arī pat šeit Latvijā. Piemēram, dodamies uz lielveikalu. Ejam, staigājam, meklējam visu to, ko gribam nopirkt. Kādā brīdī saprotam, ka ir tāds sagurums. Ko lai dara? Turpināt staigāt vai doties mājās? Un tad tas, ko šie lielveikali mēdz darīt, ir palaist caur ventilācijas kanāliem, piemēram, kanēļu maizīšu smaržu. Visiem liekas, ka tur lielveikalā ir mājīgi, ka viss ir tik forši, viss ir tik patīkami, var aiziet nopirkt kādu kanēļu maizīti, apzināti vai neapzināti, iest un turpināt iepirkties. Tātad ieguvums paliek visam lielveikalam kopumā un pat vairākiem veikaliņiem pašā lielveikalā. Tātad smaržas, garšas, gaismas, audiālās uztveres lietas, tas viss ir tas, ar ko mēs varam strādāt. Tāpat arī, piemēram, ja mēs strādājam ar bērniem skolā un mums ir nepieciešams aicināt kādu bērnu pie sevis uz pārunām, vai arī, ja mums būtu jādodās pie priekšnieku uz pārunām, cik forši būtu iet telpā, kur būtu spilgtas gaismas, kas spiestos sejā, no visām pusēm būtu prožektori iespīdināti mums sejā, krēsls būtu nērts un mums uzdotu agresīvā tonī jautājumus. Vai arī, ja gaisma būtu nedaudz pieklusināta, krēsls nolikts ērtāks, varbūt kaut kāda mūzika uzlikta fonā, varbūt kaut kas kaut kur smaržo. Vai arī, dodoties pie psihologa vai terapeita, tur jau arī krēsli ir mīkstāki, ērtāki, lai mēs varam atslābināties un nesatraukties tik ļoti par to, kas tad notiek mūsu fiziskajā pasaulē, lai mēs varam koncentrēties uz to, kas ir jādara konkrētajā mirklī un konkrētajā situācijā. Ziņas sūtītājs arī uztur neverbālu kontaktu ar klausītājiem, mudina uz jautājumiem, lietojot ķermeņa valodu, veidojot acu kontaktu ar citiem. Piemēram, ja mēs tiktos klātienē šajās nodarbībās un jūs sēdētu salikti rindiņās vai aplī, es noteikti censtos ieskatīties katram no jums acīs, kaut uz pāris sekundēm, lai izveidotu kontaktu ar katru no jums. Jo tas ir tas, kas gan ziņas sūtītājiem, gan ziņas saņēmējiem palīdz būt klātesošākiem, palīdz būt telpā šeit un tagad, šajā brīdī. Vācu psihologs Šulcs von Thūns ir izstrādājis 4 pušu modeli, izdalot 4 komunikācijas līmeņus. Tātad joprojām stāsts par ziņas saturu, ko es vēlos nodot, tomēr aplūkojams no 4 komunikācijas līmeņiem. Tātad sākumā ir ziņa. Ir tas, ko es vēlos pateikt jums. Un šai ziņai ir saturs, mērķis, mana attieksme, kā es šo ziņu paužu un arī sevis izpausme. Piemēram, ziņa varētu būt tāda, ka man ir jānodot projekta atskaite un man pretī stāv cilvēks, ar ko mēs šajā projektā strādājam. Saturs. Man ir pazudis dalībnieku saraksts, kas ir nepieciešams projekta atskaitē. Es sevi izpaust vēlos, ka tas ir steidzami un tas ir svarīgi, jo no tā ir atkarīgs finansējums. Tomēr, kāda ir mana attieksme? Kā es to paužu šim cilvēkam? Vai es brūku virsū un saku, kur tu liki, kur tu pazaudēji, tu to nemaz neizdarīji, tu to aizmirsi izdarīt? Vai arī es šo sevis izpausmi, ka man steidzami vajag, paužu citādāk? Es nevaru atrast, vai tu esi redzējis, vai tu vari palīdzēt man atrast un sakārtot šo atskaišu jautājumu, jo tas ir ļoti būtisks. Un tātad mums ir jāapzinās, ka šai ziņai ir mērķis. Mans mērķis ir, lai šis cilvēks palīdz man atrisināt problēmu. Tomēr, ja es došos viņam virsū uzbrukumā, diez vai es saņemšu pretī palīdzību. Ja es vēlos palīdzību, man ir jājautā pēc palīdzības. Tātad, nevis tu esi sliņķis, kurš neizdarīja savu darbu un pazaudēja visas mūsu parakstu lapas, bet vai tu esi redzējis, vai tu vari man palīdzēt. Mums ir jāatrisina šī situācija. Vai varbūt jums nāk prātā kāda no situācijām, ko jūs esat piedzīvojuši, kad ar jums kāds tā ir runājis, vai jums pašiem ir sanācis tā runāt stresā, lielā steigā, meklējot kaut ko, nevarot atrast un uztaisot kādu par vainīgo, lai gan vainīgs neviens šajā situācijā gala beigās nemaz nav bijis. Kā izsakaties jūs? Kas ietekmē to, kā jūs izsakaties?
Vai vienmēr visi, kas jūsos klausās, saprot, ko jūs vēlaties nodot? Vai vienmēr visi ir ieinteresēti? Vai jūs pats esat ieinteresēts, kad jūs runājat? Vai reizēm ir gadījušās tādas situācijas, kad stāsti, cik gribi, bet ir sajūta, ka neviens mani nesaprot? Kā jūs esat jutušies tajās reizēs? Ar kādām emocijām jūs esat gājuši iekšā šajā sarunā vai jautājumā, kad jūs esat varbūt jutušies, ka jūs nesaprotat? Par emocijām mēs vēl parunāsim uz priekšdienām, nākamajos video, bet šobrīd tiešām par izteikšanos. Cik veiksmīgi mums tas izdodās, cik veiksmīgi mums tas neizdodās, kas to ietekmē un kas to neietekmē. Līdz šim noskaidrojām, ka to noteikti ietekmē tas, kā es pasniedzu šo ziņu, kā es sevi izpaužu, kāds ir mans mērķis, kāds ir ziņas saturs. Vai es esmu veltījusi uzmanību, lai pārliecinātos, vai klausītājs man ir dzirdējis, vai tomēr esmu runājusi vienā monotonā tekstā un sagaidu, ka mani sapratīs. Tomēr to, kā mani sapratīs, ietekmē arī pats ziņas saņēmējs. Tātad, šajā komunikācijas kanālā par ziņas nodošanu un saņemšanu ziņas saņēmējiem ir aktīvi jāklausās. Vai jūs zināt, ko nozīmē aktīvi klausīties? Aktīvā klausīšanās nozīmē aktīva acu kontakta uzturēšana, galvas mājieni, mazie iestarpinājumi, kā arī sēdēšana un ķermeņa virzīšana tajā virzienā, no kurienes šī ziņa nāk. Aktīvā klausīšanās ir arī papildinošu jautājumu uzdošana, ja kaut kas man nav bijis līdz galam skaidrs. Tātad esmu aktīvs šeit un tagad, un es iedziļinos tēmā, kas man tiek pasniegta. Klausītājs meklē arī ziņas sūtītāja teiktajā interesantus aspektus. Un šeit tas var arī palīdzēt, ja nu mums liekas, ka tā tēma nav interesanta un tas galīgi nav priekš mums, ja es sēdēšu un centīšos ieraudzīt, sadzirdēt, saskatīt kaut ko interesantu, tad man pašam paliks vieglāk aktīvi klausīties un iesaistīties šajā sarunā. Svarīgi, ka ziņas saņēmējs nedrīkst sākt formulēt pats savus pieņēmumus, pirms otrs nav pabeidzis runāt. Tā teikt, neliekam vārdus cita mutē, noklausāmies un tikai tad varam secināt, jā, es arī tāpat domāju, vai arī beigās saprast nē, un ja es būtu vērusi muti vaļā, es būtu pateikusi pilnīgi kaut ko citu, un tur atkal iespēja konfliktam uz līdzenas vietas. Neskaidrību gadījumā ziņas saņēmējs izvairās no savu interpretāciju veikšanas, bet uzdod precizējošas jautājumus. Tātad, ja man bija kaut kas neskaidrs, es varu pateikt, es šo daļu nesapratu, vai tu vari pastāstīt vēlreiz. Vari uzdot konkrētu jautājumu. Ko tu domāju sakot to un to? Man tas līdz galam īsti nav skaidrs. Kā klausaties jūs? Kas ietekmē to, kā jūs klausāties? Vai jūs teiktu, ka es vienmēr esmu pati uzmanība? Es nekad neko nepašlaižu garām, man viss vienmēr ir skaidrs. Vai tomēr var atzīt, ka dažreiz gadās būt viegliprātīgākam, dažreiz gadās aizplūst domās kaut kur citur, dažreiz gadās, ka, manuprāt, mans uzdevums ir svarīgāks nekā tas, ar ko ir pie manis atnācis kāds. Nu, piemēram, stāvu vāru uz upu, iet laiks, pēdējie brīži un pienāk klāt bērns. Mammu, skaties, kas man, skaties, ko es šodien skolā izdarīju.
kāda tad būtu tā situācija, kā tad es varētu klausīties. Viens, izslēgt zupas katlu, nosēsties bērnu līmenī un paklausīties. Bet tad tā zupa nesanāks tāda, kāda tai ir jābūt. Otrs variants ir izlikties, ka klausos, māt ar galvu, vai cik skaisti. Un vēl viens variants ir pateikt, uzgaidi lūdzu 3 minūtītes. Man ir ļoti svarīgi pabeigt šo uzdevumu, ko esmu iesākusi, un tad es tev pievērsīšos. To, kā mēs klausāmies, var arī iedalīt kaut kādos klausīšanās tipos. Un viss ir kārtībā, saku uzreiz. Tas, ko jūs redzēsiet, var mainīties. Tas var mainīties atkarībā no tā, kāds mums ir noskaņojums, ar ko mēs runājam, kādā dzīves situācijā mēs esam, kādā sociālā situācijā mēs atrodamies. Bet varbūt, lai dažreiz ir vieglāk sevi pieķert pie kaut kā vai savu sarunu biedru, mēģināt stimulēt vairāk uz klausīšanos, es vēlos jums pastāstīt par klausīšanās tipiem. Tātad ir tādi, kurus mēs varētu saukt par simulantiem, kuri izliekās, kad klausās, kuri ir iespējams uztrenējuši aktīvās klausīšanās vizuālo izpildījumu. Tomēr īstenībā viņi neklausās. Šie cilvēki mēdz izlikties, ka ir ieinteresēti sarunu biedra teiktajā un sāk spēlēt eksperta lomu, jo īstenībā viņi līdz galam nezin un nedzird, par ko ir šis stāsts. Tomēr viņi mēģina uzreiz jau nest iekšā savu pieredzi. Ir tādi klausītāji, kurus varētu nosaukt par atkarīgajiem klausītājiem, kuri ir atkarīgi no citu cilvēku domām un vēlmēm, kuri mās visu laiku ar galvu, jā, stāsti vēl, jā, tev ir taisnība, jā, es tev piekrītu. Un šie cilvēki klausās ar atvērtu muti, pat nemēģinot izanalizēt, vai tas, ko viņi dzird, ir taisnība, vai gadījumā viņus kāds netina pirkstu. Ir arī tādi klausītāji, kurus mēs varētu nosaukt par pārtraucējiem. Pārtraucēji neļauj izteikties sarunu biedriem līdz galam. Viņi grib mainīt tēmu, viņi grib novirzīties, viņi mēdz aizplūst kaut kur pilnīgi citur. Un bieži vien šie pārtraucēji ir arī ļoti nepacietīgi, un tas arī varētu būt iemesls, kāpēc šie pārtraucēji mēģina bīdīt, virzīt un stumt visiem iespējamiem paņēmieniem šo sarunu uz priekšu, jo viņiem šajā brīdī tas varbūt nav aktuāli. Klausītāji, kur ir iegājuši sevī. Bieži vien cilvēks mēdz būt vienkārši dziļi pārņemts ar sevi, ar savu rutīnu, ar savām problēmām, ar savu stresu, ar saviem notikumiem vai savām citām aktualitātēm. Nereti šie cilvēki ir pilnībā iegrimuši sevi un savās domās un praktiski nedzird sarunu biedru. Klausīšanas tipos iedarās arī loģiskie intelektuāļi.
kuru dzirdētajam ir jāatbilst viņu loģikai. Ja viņiem tas šķiet neloģiski, tātad tā viņu prāt var būt nepatiesība vai meli, ko viņi klausās. Bieži vien loģiskajiem intelektuāļiem nav empātijas. Viņiem ir grūti iejusties otra cilvēka ādā, viņiem ir grūti paskatīties no otra skatu punkta, jo viņu pieredze iespējams atšķirās, viņi ir piedzīvojuši citādāk, un iespējams viņi uzskata, ka tas ir vienīgais pareizais veids, kā lietas būtu jārisina, jo tā ir viņu pieredze. Nereti šie loģiskie intelektuāļi vienkārši uzkaras, jo viņi nespēja tikt pāri kaut kam dzirdētajam, kas nesadara ar viņu izstrādāto loģiku. Bieži vien viņi ignorē arī neverbālo komunikāciju, kas var apgrūtināt, piemēram, manus mēģinājumus kādam loģiskiem intelektuālim mēģināt ar ķermeņa valodu parādīt, ka varbūt es noslēdzos, varbūt es nevēlos klausīties, vai ka man ir jādodās projām, ka laika šai sarunai vairs nav. Un ir noteikti sastapti daudz un dažādi citi klausīšanās tipi, kā arī viņi var būt miksēti savā starpā. Piemēram, tādā metaforiskā salīdzinājumā ieliekot klausītājs, kas ir kā bitīte. Jūsuprāt, ko nozīmē klausīties kā bitītei? Liktos, ka čakli, vai ne? Čakli klausīties, uzmanīgi visu informāciju tvērt. Tomēr, ko dara bitītes? Bitītes aplido ziedus un vāc medu. Tas ir viņu vienīgais uzdevums. Un nereti tie, kuri klausās kā bitītes, viņi mēģina izvilkt un atrast un sadzirdēt tikai to informāciju, kas viņiem pašiem ir aktuāla. Ja viņiem šī informācija nav aktuāla, viņi palidos tai garām un vienkārši nedzirdēs vai aizmirsīs jau pēc pussekundes. Tātad, esam parunājuši par izteikšanos, par dažādām klausīšanos, par klausīšanās tipiem, un šobrīd vēlos jums pastāstīt par klausīšanās līmeņiem. Bet pirms es dodos tālāk, jūsuprāt, kādi klausīšanās līmeņi varētu būt? Kas varētu būt šajos līmeņos? Labi, došos tālāk un tūlīt arī visu sapratīsim. Tātad, pirmais klausīšanās līmenis, otrais klausīšanās līmenis un trešais klausīšanās līmenis. Stāsts sākas no trešā klausīšanās līmeņa, kad mēs spējam klausīties. Mums ir pietiekoši daudz enerģijas, mums ir laiks, mums ir kapacitāte. Mēs dzirdam. Mēs dzirdam, ka ar mums runā, un mēs klausamies. Tālāk līmenis, kas ir pārējai uz otro klausīšanās līmeni, klausīties, lai saprastu. Tas nozīmē, ka es ne tikai esmu šeit un ar savām ausīm klausos, kas man tiek teikts, bet es arī saprotu, kāds ir saturs, kāda ir ziņa, kas notiek. Otrais klausīšanās līmenis ir klausīties, lai atcerētos. Tātad es iedziļinos, meklēju interesantus aspektus, aktīvi klausos un iesaistos sarunā, lai pats sev savā datorā, savā galvas aparātā saglabātu to informāciju, kas ir svarīga un kas ir aktuāla. Tālāk klausīties, lai analizētu un vērtētu teiktā saturu. Tātad es ne tikai atceros, ne tikai iemācos no galvas latīniskos nosaukumus skolā, piemēram, kokiem vai puķiem vai putniem vai lāčiem, bet es arī spēju analizēt. Es spēju savilkt kaut kādas paralēles. Es spēju savilkt loģiku un iemācīties paternus vai algoritmus, kādā kaut kas notiek. Pirmais klausīšanās līmenis ir klausīties, lai dzirdētu, atbalstītu, palīdzētu. Tātad klausāmies aktīvi un empātiski. Ieklausāmies, uzdodam jautājumus, atceramies, par ko notiek saruna, atceramies, kā tas viss strādā. Atceroties dažādas detaļas, spējam loģiski tās savilkt kopā un spējam arī būt atbalstoši un klātesoši. Tieši šajā mirklī, tieši tagad, kad tas ir vissvarīgākais, nenākot virsū ar saviem pārgudriem risinājumiem vai spriedelējumiem. Lūk, tātad trešais klausīšanās līmenis ir zemes laika un enerģijas ieguldījums. Es necenšos, es varbūt fiziski esmu šeit. Pirmais klausīšanās līmenis ir augsts laika un enerģijas ieguldījums. Tātad es esmu tiešām šeit un tagad,
visa mana uzmanība ir veltīta tikai un vienīgi šai sarunai. Vēstījuma sūtītājiem tomēr ir maz ietekmes uz to, kā vēstījums tiek uztverts. Attieksmes, sevis izpausmes un mērķa līmenī. Ja raidītājs un saņēmējs ir pazīstami, reakcijas līmeņi ir paredzami. Ja sūtītājs neapzinās, ar kuru ausi tiek uzklausīts viņa ziņojums, komunikācija bieži vien kļūst komplicēta un rodas pārpratumi, kas tālāk var būt arī cēloņi konfliktiem. Tieši tad, kad vēstījuma saturs ir neskaidrs, rodās šī iespējamība. Un tāpēc nedaudz par komunikācijas skaidrības 4 ausīm. Tātad, 4 ausis, ar ko klausīties. Pirmā auss. Kas tas ir? Kas ar viņu notiek? Es esmu šeit, es esmu klātesošs, es klausos, es analizēju un mēģinu iedziļināties. Otrā auss. Kāda ir lietas būtība, kas ir jāsaprot? Jo nereti, ja pie mums pieskrien varbūt satraukts bērns vai kāds satraukts kolēģis, ātri kaut ko vervelē un mums pat ir grūti saprast, kas tur notiek. Mēs varam mēģināt uztvert šo lietas būtību un par to pārjautāt. Trešā auss. Kas īstenībā ar mani runā? Kas viņa prāt es esmu? Vai viņš nāk man virsū kā augstāk stāvošs? Vai viņam ir tiesības nākt man virsū kā augstāk stāvošam? Vai varbūt ir noticis kāds pārpratums? Varbūt cilvēks nespēja lielā stresā vai satraukumā izteikties korekti, un viņš vienkārši raida man signālus, kas var būt pārmetoši vai varbūt pārāk tieši zelta saulītē ceļoši. Un 4. auss, ar ko klausīties, kas man ir jādara, jādomā un jāsajūt saistībā ar viņa vēstījumu. Kas ir vēstījumā? Kā es par to jūtos, par ko man ir jādomā, kas man būtu jādara, kā man būtu jārīkojas. Tātad lietas, par ko apdomāties, kas atkal padziļina šo sarunu un nereti tiešām var izvairīties no konflikta. Piemēram, par to pašu projektu un parakstu lapām. Ja man skriena virsū pilnīgi aptracis kolēģis un bļauj, ka es esmu slings, es neesmu izdarījusi neko, kas bija prasīts, neesmu savākusi parakstus, un mēs tagad nevarēsim nodot projektu atskaiti. Man liekas, ka man tiešām nāk virsū, brūk virsū par to, ko es īstenībā esmu izdarījis, un visām atskaitēm būtu jābūt kārtībā. Tātad, ja es spēju saprast lietas būtību, ja es spēju saprast, kas notiek ar to otru cilvēku, un ja es apzinos savas rīcības, ko esmu izdarījusi un ko es varu izdarīt, es varu mēģināt palīdzēt šim ziņas sūtītājam izteikties korektāk. Es varu pajautāt, kas ir noticis, kā es varu viņu atbalstīt. Nu, lūk, un te atkal nedaudz vairāk par aktīvo klausīšanos. Ko tad tā nozīmē? Aktīvi klausoties, es cenšos saprast un uztvert būtiskāko. Aktīvi klausoties, uztveru tevi un tavu problēmu nopietni. Nemēģinu par to pasmieties, nedomāju, ka tas jau tikai sīkums vai ka līdz kāzām sadzīs. Aktīvi klausoties, domāju par to, ko tu runā. Fiziski parādu, ka klausos. Kā jau es minēju, acu kontakts, galvas mājieni, aktīva poze. Lietoju mazos iestarpinājumus. Jā, aha, skaidrs, es tevi saprotu. Mēģinu iejusties otra doma pasaulē. Ja nepieciešams, pārformulēju, pārfrāzēju. Vai tu to biji domājis šādi? Man izklausās, ka tu esi tiešām satraukts šajā situācijā. Izrunāju skaļi tavas emocijas. Nu lūk, tad vēlreiz par to ziņas saturu. Kā es eju virsū? Viens variants. Tu esi nelietis, tu esi slings, tu neko neesi izdarījis, mēs nesaņemsim naudu par projektu, kur ir tās sasodītās parakstu lapas, tu gan jau viņas vispār aizmirsti iedot cilvēkiem un nemaz parakstus nesavāci, kur mēs tagad dabūsim visus parakstus. Šādā situācijā es esmu devusi informāciju, ka nav parakstu lapas, nav dalībnieka saraksta, man tas ir steidzīgi, nepieciešams, tu to neizdarīji. Tomēr es nedodu ziņu šajā brīdī, ka man ir vajadzīga palīdzība. Un tad atkal skatāmies, ko mēs varam darīt, vai ne, kā ziņas sūtītāji. Iet klāt, arī stresā, arī satraukumā runāt par to, uzdot jautājumu,
vai tu izdarīji, kad tu izdarīji, kur ir šis dokuments, kā mēs varam viņu atrast. Es viņu neatrodu savos failos, vai tu vari palīdzēt man viņu atrast. Tomēr nereti. Stresā šie ziņu sūtītāji, mēs ik viens, kādā no dzīves situācijā, varam būt stresā, satraukti un ar grūti kontrolēt sevi un savas izpausmes. Ja es esmu ziņas saņēmējs, kuram nāk pretī šāds kolēģis, vai boss, vai vīrs, vai sieva, vai kaimiņš, vai kāds cits, ko tad es varu darīt šādā situācijā? Tas, ko mēs visu tikko runājām. Es cenšos klausīties, būt šeit un tagad. Es neuztveru uzreiz personīgi, ka man nāk virsū ar to apvainojumu. Es cenšos saprast, ko domā un ko jūt šis otrs cilvēks, kurš ar mani mēģina runāt. Ja es redzu, ka viņš ir stresā, ļoti iespējams, ka šie emociju izpausme ir stresa radīta, ka tā nav tieši uz mani orientēta. Tātad es mēģinu būt šeit un tagad, es mēģinu klausīties, es mēģinu sadzirdēt, atrast to domas būtību un pajautāt, vai tu meklē konkrētās parakstu lapas no tā un tā pasākuma. Es skaidri atceros, ka šīs lapas tika savāktas, dalībnieku paraksti tika savākti. Mēs varam kopā paskatīties, kur šīs lapas atrodas. Iespējams, tās ir palikušas manās mapēs, bet iespējams, tās jau ir nonākušas kaut kādā citā projekta dokumentācijā. Vai šādi der, vai tas būtu palīdzoši. Protams, vienmēr šajā visā var runāt arī par es-vēstījumu un cieņas jautājumiem, par to, kā tad tu ar mani runā. Vai tev tiešām ir tiesības ar mani runāt tādā tonī, bet tas būs nedaudz vēlāk citā tēmā. Nu lūk, un te mēs arī nonākam līdz tam dažādajam. Līdz tam, cik mēs dažādi uztveram pasauli, cik mēs dažādi raugāmies viens uz otru, uz dažādām situācijām, uz stresu, uz pazaudētām parakstu lapām. Caur kādiem dažādiem logiem mēs raugāmies uz pasauli. Bet par dažādo un dažādām iedarbību nākamajā video. Šobrīd, noslēgumā, uzrakstiet lūdzu sev uz lapas vienu būtiskāko atziņu, ko jūs varētu praktiski izmantot no šodien dzirdētām.
un tiekamies nākamajā video. Paldies par kopā pavadīto laiku!